Šo svētdienu, 13. septembrī, mēs aicinām pilnīgi visus apmeklēt sacensību Dzintara aplis, kas notiks Biķernieka trasē. Un aicinām apmeklēt vairāku iemeslu dēļ. Pirmais un pats svarīgākais noteikti ir sezonas noslēguma posms Dzintara aplis čempionātā. Tad vienā klasē ir tikai zināms uzvarētājs un čempions, līdz ar to visās pārējās ir tas vēl jānoskaidro, un līdz ar to cīņas trasēs paredz diezgan sīvas, un es domāju, ka neviens negrasās padoties, un ikvienam ir svarīgi kļūt par sezonas uzvarētāju. Pati galvenā lieta paralēli Dzintara aplis sacensībām būs tā, ka mēs esam saicinājuši vienkops, sapulcinājuši ļoti daudz dažādu motorsporta pārstāvis. Un ja vien jums ir jebkāda interese par motorsportu iesaistīties vai izzināt tuvāk vai uzdot kādus jautājumus, tad šī ir tā vieta, kur visi šie motorsportisti būs vienkops vienā vietā. Kā piemēru var minēt, būs pieejama SRT komanda ar Eiropas vicečempionu junioru, ieskaitē Ralfs Irmats. Apskatāms arī viņa auto un arī SRT komandas īpašumā esošais rallycross auto Lights. Tāpat būs Autosporta akadēmija ar Beātu Klipu, būs Mārtiņš Aleksandrovičs no Moto pasaules, kurš arī pastāstīs, kā viņam iet viņa gaitās, un ļoti iespējams, labvēlīgi laikapstākļu gadījumā arī Mārtiņš uzliks trikus un parādīs dienas noslēgumā, kas varētu būt ļoti labs saldais ēdiens visiem. Mēs aicinām nākt šoreiz ar visām ģimenēm, jo mēs būsim parūpējušies par to, lai izklaidētu visu ģimenes pārstāvis. Līdz ar to vēl paralēli ir tēvu diena, tā kā mēs aicinām bērnus ņemt tēvus aiz rokas un otrādi un nākt uz trasi.